Sveiks! Tāda aizdoma, ka šogad es sāku ticēt, ko man draugi man saka. Es neesmu normāls cilvēks. Bet it kā jau šķiet, ja gribu sev pie sapņus piepildīt, tad nākās ciest. Tā kā frēzēšana zemes maksā tik, cik viņa maksā, tad pašlaik izskatās, ka pat ir tā, ka nevis tik maksā tik, cik maksā, bet nevar sadabūt pat to, kas dara. Tā kā skumjākais ir tas, ka nāksies laikam faktiski visu darīt ar roku. Iepriekšējos gadus ir trimerēts. No tā viss tas beidīgais secinājums laikam ir tāds, kad nāksies rakt saknes ārā ar roku. Nu, tad kaut ko provēs, cik tālu tiks un vai tiešām to izdarīs, tad jau manīs. Tas ir prātīgi, tas, ko es daru, tad tiešām es nezinu. Bet īsti tev izredz izējas, citas neredz. Nu, kaut kāda kaudzīta ir sataisīta. Tas ir attīrīts. Pagājušas ir. Jau pēc 3 stundas, nu? Var jau būt, ka ciešami. Var jau būt patiešām, ka ceļami. Nezinu. Bet pašlaik tas ir nākamais labākais plāns, pēc trimerēt, jo trimerēts ir 4 gadi. Šogad faktiski daba to visu ir nonulējusi. Ir laikam īpaši labi laikapstākļi. Nu, 5 stundas ir ieguldīts. Nu, faktiski tā kā 2 stundas ar trimeri. 5 stundas ar lāpas raksta saknes. It kā stulbs darbs, it kā ņemams darbs. Nu, daudz nekas neatliks. Vai man to vajadzēja darīt? Nu, nezinu. Bet tieši citu izēju es pašlaik neredzu. Labi, šodien metīs mieru, tāpat rīt miesas sāpēs. Nu, laikam jau kaut kas darāms ar tā būtu.